Veidot veikala cenas. Pēc tam, kad ir iestatīti vispārējie veikala iestatījumi, mēs varam saglabāt rakstu, viena numura un abonēšanas cenas. Ja vēlaties piedāvāt atsevišķus rakstus, noklikšķiniet uz veikals un pēc tam uz pārdot rakstus. Nelieli raksti ir īsāki par vienu lappusi. Vidēji lieli raksti ir viens lappusi gari, bet lieli raksti ir garāki par vienu lappusi. Raksti ir pieejami tikai pārdošanai digitālā formātā. Nosakiet cenas saviem atsevišķajiem izdevumiem vai nu visai nosaukumu grupai, vai katram izdevumam atsevišķi. Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pārdot atsevišķus izdevumus, ar zīmuļa ikonu izvēlieties vēlamo izdevumu un aktivizējiet pogu pārdot atsevišķus izdevumus. Varat pārdot cenas par digitālo izdevumu, drukāto izdevumu, ieskaitot digitālo versiju un tikai drukātajiem izdevumiem. Tā kā piegādes izmaksas var atšķirties, jums ir iespēja norādīt atšķirīgas cenas drukātajiem izdevumiem Eiropā vai starptautiski. Lai pārdotu dažādus abonementus, atlasiet opciju pārdot abonementus un aktivizējiet pogu aktivizēt abonementu. Aktivizējiet slēdzi noklusējuma tikai tad, ja abonementam jābūt redzamam visiem lietotājiem. Aktivizējiet automātisko atjaunošanu, ja vēlaties atjaunot abonementus, izmantojot smartticla pēc to termiņa beigām. Izvēlieties vēlamo abonēšanas veidu un izlemiet, vai jūsu lasītājiem jābūt piekļuvei visiem arhīva izdevumiem vai tikai abonēšanas perioda izdevumiem. Pēc tam nosakiet abonementa ilgumu un nosaukumu, kā arī cenu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka drukātajiem produktiem var būt arī atšķirīgas cenas Eiropas un starptautiskajai tirdzniecībai. Šeit ir jūsu iestatījumu rezultāts. Tagad jūsu veikals ir pieejams jauniem lasītājiem. Pirms veikala darbības uzsākšanas pārliecinieties, vai veikals ir pārslēgts uz darbības režīmu sadaļā Vispārīgie iestatījumi.